15. gadu pēc kārtas Latviešu biedrība Īrijā aicina latviešu bērnus un jauniešus uz talantu konkursu, lai rādītu plašākai sabiedrībai savas prasmes dziedot, spēlējot, dejojot un deklamējot dzeju. Ideja par konkursu savulaik ir radusies Īrijas latviešu skolu skolotāju kursos, un reizi gadā ik viens vecumā no 2 līdz 18 gadiem laipni aicināts izmēģināt spēkus. Ir jau interesi bijusi arī braukt uz konkursu no Latvijas. Mana krustmeitiņa gribēja braukt kopā ar savu grupu, un bijuši dažādas tās intereses, un tā kā piedalīties. Tas ir atvērtais konkurss, tur nav tāda. It kā nolikumā mēs esam ierakstījuši to, ka tas ir Īrijas un Ziemeļīrijas bērniem, bet mēs viņu paplašinājām pandēmijas laikā, ka var piedalīties no jebkuras pasaules vietas, ja tikai jābrauc uz Īriju. Šoreiz bija pieteikušies 108 dalībnieki ar 29 priekšnesumiem, un žūrijai 5 cilvēku sastāvā izvēlēties labāko nebija viegli. Bērni bija ļoti labi sagatavoti un arī ļoti centās, un tās atsauksmes, kas pēc konkursa ir, kad vecāki ir sajūsmā un skolotāji arī ļoti gandarīti par to, ko bērni ir padarījuši. Tā kā tie priekšnesumi tiešām bija kvalitatīvi, un līdz ar to mums bija 3 ar vienādu punktu skaitu. Tad žūrijai nācās lemt, kurš tad no tiem vēl 3, kas ir ieguvis šo te augstāko punktu skaitu, vēl būs tas uzvarētājs. Un šeit žūrijas un skatītāju domas sakrita, un gan skatītāju balvu, gan galveno balvu, kas mums ir katru gadu ceļojošā, ieguva tieši Gabriels. Gabrielam Galkinam ir 15 gadi. Viņš ar mūziku sācis nopietnāk nodarboties tikai pirms pāris gadiem, dziedot mammas vadītajā Dzīvā Dieva draudzē. Protams, kad uznāk uz skatuves, kad viņš tā priekšā, kas man bija višķi tā jādziena, višķi aizmirsti. Bet bija labi. Bija višķi tāda laba sajūta, saprotot to, ka tu vari tāpat dziedāt cilvēkiem un dziedāt viņiem priekšā, nes viņiem prieku. Tā kā uzvarētājs ir no Dublinas, tad nākamais, 13. Protu konkurss nākamajā pavasarī norisināsies atkal Dublinā. Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.